Jauns padoms, ļoti interesants pēc dabas. Es nemāku švilpt. Tas, ko es gribēju izdarīt, ir paust savu sajūsmu simpātiskai dāmai. Tas nemāku švilpt. Arī hokejā kāds izskatās tiesnesis atkal taisa muļķības, bet es nemāku švilpt. Tas nekam nedara. Kā iemācīties švilpt, izmantojot savus pirkstus? Nu ko? Mācamies. Tas noslēpums ir nevis tajā, cik jums ir prasmīgi pirksti, bet gan tajā, kā jūs strādājat ar elpu. Saliekam pirkstus šādi un liekam tos iekšā mutē tā, lai pirkstu gali pieskarās mēlei. Taču svarīgi ir lūpas nostiept pāri zobiem. Mēģinām. Nu, lūk, diezgan vienkārši. Tie, kas ir jau prasmīgāk, var darīt arī to vispār bez rokām. Jā, fanojam, turpinam atbalstīt hokeju, tāpat arī atceramies, ka to var izmantot simpātiju paušanai uz ielas. Dari gudri!